Labrīt visiem! SLO ziemas dienās 10:30 sākam SLO ziemas dienas semināru atklāšanu ar prezentāciju par upšiem. Mani sauc Mārtiņš, strādāju Schneider Electric 10 gadus, pārsvarā nodarbojos ar upšiem, un tad šodien būs varbūt, ja ne interesantākā, bet iespējams paša vērtīgākā prezentācija, ko jūs šodien dzirdēsiet. Un kāpēc vērtīgākā? Sākšu uzreiz ar intrigu. Prezentācijas beigās mēs izspēlēsim ātru interaktīvu viktorīnu, kur ātrākās un veiksmīgāko atbilžu autors iegūs savā īpašumā šo te Schneider Electric portatīvo off-grid staciju 300 eiro vērtībā, kur varēsiet izmantot tad ikdienas vajadzībām, vai tas būtu kempingos brauciet, vai vienkārši uzlādēt kāds portatīvas iekārts, kā arī otrās un trešās vietas īpašnieki iegūs šos te pagarinātais, kas mazāk vērtīgi. Jā, tad skatāmies, klausamies uzmanīgi, piefiksējam datus, jo beigās būs Kahoot viktorija. Aiziet! Jā, tad, kā jau teicu, darbojos Schneider Electric, un Schneider Electric ir tāda nodaļa, Sotas Secure Power, nezinu īsti kā tavu iztulkot latviski, bet principā šajā nodaļa nodarbojos ar datu centra infrastruktūras risinājumiem, kas sevi iekļauj tie, principā, upši, IT statnes, tās ir dzēsēšanas iekārtas, dažādas temperatūras un droši piekļuvas sistēmas, monitoringa sistēmas, beidzot ar tādiem pat konteineru tipu datu centriem. Bet šodien tad detalizētāk par upšiem, tas tāds interesantāks temats visiem. Jā, sākšu tad savu prezentāciju tādiem vienkāršām lietām, jā. Pieņem, ka auditorijā ir dažādi cilvēki ar dažādām zināšanām, lai mēs, teiksim, varētu būt visi vienā uz vienas lapas. Jā, tad, ko ņemt vērā? Principā izvēloties vienfāžu upšu, tas tāds populārākais upšu veids, ko ikdienai arī saviem klientiem palīdz un piemeklēj. Tad pirmais mēs sākam ar jaudu. Jā? Tad kāds jaudas upes mums piemeklē? Principā ir tā, ka optimālais, teiksim, tāds nerakstīts likums ir, ka upšiem jādarbojas par 50 līdz 70% noslodzes. Līdz ar to, ja mēs zinām mūsu jaudu, mūsu patērētais vatos, kilovatos, tad principā izvēlamies upsi, kas ir principā 30 līdz 50% jaudīgākais. Tad upes strādā visefektīvāk, tad attiecīgi ir arī vislabākais efektivitātes koeficients. Kas jāņem vērā? Sevišķi mazas jaudas upēs iekārtām, un kad es saku mazas jaudas, es domāju, tie ir upši, kas ir no 300 vatiem līdz 500 kilovatiem. Ja? Tad upšu ražotāji vēsturisku UPS apzīmē voltampēros, ja? Jaudas ziņā. Savukārt mūsu patērētais vai slodzes, ko mēs pieslēdzam, to parasti mēra kilovatos. Līdz ar to sevišķi mazas jaudas upšiem vienmēr skatāmies, vai voltampēri, vai tas upes ar tiem voltampēriem var nodrošināt attiecīgos kilovats vai vats. Tā, piemēram, šeit ir, es piemēru uzliku no Schneider Electric mājaslaps, jā, mums arī, teiksim, 750 voltampēru upes, bet reāli 525 vats mēs varam šim te upsim pieslēgt. Līdz ar to skatāmies, lai būtu piemeklēts pareizi. Kā to labāk attēlot analoģijā, ja iedomājamies, mums ir alus, jā, vakarā varbūt būsiet pasākumā, dzersiet alu, atcerēsieties mani, čali, kas stāstīja pa upšiem, ja, tad iedomājies, mums ir pilnais alus, ja, tad pilnā upša jauda būtu voltampēri vai pilnais tas alus, bet reāli, ko mēs varam rendēt slāpus, ja, tad tā būtu tā kā reālā jauda. Un tad šo te koeficientu bieži starp reālo jaudu un pilno jaudu apzīmē kā jaudas faktoru vai angliski viņš ir power factor. Daži ražotāji savus upšus arī, teiksim, tā apzīmē, viņi norāda voltampērus un tu uzreiz, ka tas ir power factor. Kāds power factors ir šim te upsim? Nu, protams, jo augstāks jaudas koeficients, jo labāk, ja. Un kas notiek, ja mēs piemeklējam, principā, upes, kas ir mazāks nekā mūsu slodzes? Nu, principā, upes neieslēgsies, ies bypass režīmā, vai arī var draudēt ar pārkaršatu un kaut kādu iekšējo komponentu bojājumu. Nākamais, uz ko mēs skatāmies, izvēlētos upes, tas ir autonomijas laiks, vai tas ir cik minūtes mūsu upes var noturēt mūsu slodzes, ja, kad pazūd elektrība. Un principā tā, visiem ražotājiem ir šāds te tabulas, kur norāda, ka mums ir parādīts upša pilnā slodze un cik minūtes vai stundas konkrētais upes var noturēt pie attiecīgās slodzes. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo baterijas mēs piemeklējam tīri pēc kilovatiem vai vatiem. Ja, baterijām nav nekāds sakara ar voltampēriem vai pilno jaudu. Principā tas ir
vati vai kilovati, un jo precīzāk zināsiet, kāda jums ir slodze, jo ekonomiski pat izdevīgāk upes jūs varēsiet iegādāties. Kāpēc parādīšu tūlīt jums piemēru? Jā, šāds te man ikdienas, teiksim, e-pasts, jā. Man vajag upes ar baterijām 12 minūtes, autonomai darbībai 6 kVA, jā. Tad kVA tas ir pilnā jauda norādīt. Skatāmies pirmo scenāriju, jā. Piedāvājam upes, jā, 6 kVA, 6 kW jauda, autonomija 12 minūtes pie 100%, jā, pie 6 kW. Šāda te upšu cena apmēram 4300 eiro. Jā. Ja mēs zinām precīzi jaudu, cik mums vajag, ka mēs zinām, ok, mums tur nebūs 100%, viņš noslogot būs mazāk, teiksim, mums upes būs noslogot uz 70%, jā, tad pie šāda paša upšu ar mazāk baterijiem cena jau ir 3000 eiro. Jā. Līdz ar to, ja mums, teiksim, ir objekts, jā, kurš tāda upša ir 10, 15, jā, nu tad kopā tas sasumējas, sakrājās. Līdz ar to, jo precīzāk zināsiet tieši noslodzi, jo labāk varēsiet vairāk un ekonomiski varēsiet pieņemt upējas risinājums. Nākamais, ko gribēju iezīmēt, jā, tad visu upšu iedalās, ir tāds 3 upšu topoloģijas. Ir offline, line interactive un online. Jā. Katra no šīm topoloģijām dara savu lietu, jā, un paredzēt dažādiem lietošanas scenārijiem. Jā, un sniedz atšķirīgu aizsardzību pret elektrības pazušanu. Tā, piemēram, pirmā un visvienkāršākā topoloģija, tā saucamā offline vai standby. Tā, principā, ir vienkārši un ekonomisks risinājums, kas paredzēts, teiksim, mājas un mazo biroju vajadzībām. Šeit mēs varam slēgt datorus, TV rūterus, kaut kādus maršrutētājus. Un parasti šiem te upšu jauda ziņā ir no 300 voltampēriem līdz 1 kilovatiem. Viņam baterija veido tā saucamo kvadrātveidu sinusoīdu, līdz ar to tāpēc mēs nevaram šiem upšiem slēgt nekādas jutīgākas iekārtas klāt, kā izņemot mājas komponentus. Un parasti šim upsim, ja pazūdījums elektrības spriegums, tad šis upes pieslēgsies apmēram 10 milisekundžu laikā, kas, teiksim, tādām mājas iekārtām ir pilnīgi ok. Schneider Electric arī ir dažādas sērijas priekš šīm te vajadzībām. Šodien, starp citu stendā, mums arī daudz demo modeļu tieši no mājas un biroja vajadzībām upšiem. Tā kā, ja ir interesi, jā, tad droši varat pienākt pie mūsu stendu, parādīsim, pastāstīsim, kā tas viss izskatās. Īpaši gribēju izcelt, Schneideram ir tāda performance sērija, jā, vai augstākās klases sērijas upšu mājas vajadzībām, un tur ir tāds foršs produkts iznācis upes gameriem, jā. Līdz ar to, ja mums ir kāds, kas nodarbojas ar gaming, vai kādam bērnam, kas ar gaming nodarbojas, pienāciet, parādīsim, kā viņš izskatās un kā viņš ir paredzēts. Nākamā topoloģija, tad line interactive, šī jau ir daudz drošāk nekā iepriekšējā offline, ar daudz augstāku stabilitāti, jo upsim ir tas saucamais AVR, vai angliski tas ir Automatic Voltage Regulator, jā, principā automātiskā sprieguma regulācija, kas aktīvi kompensē sprieguma kritums un svārstības. Šo te upes jau mēs varam likt serveriem, tīkla iekārtām, telefonijām, dažādām video novērošanas sistēmām, monitoriem, datoriem. Ļoti populārs, teiksim, tā topoloģija video uzņēmuma tādā segmentā. Un visbeidzot, jā, un gribēju pieminēt, ka visus šos te datus, principā, var atrast jebkur ražotāja datu lapās, jā, jūs tikai prasiet, un tad jums attiecīgi parādīsies, vai konkrētais upes, kādas topoloģijas ir, kādas jaudas, cik milisekundēs viņš pārslēdzās, cik nepārslēdzās, un kāda ir šī te upes konkrētā modeļa pārslēgšanas. Jā, pie Line Interactive gribēju atzīmēt īpaši labu sēriju Schneideram ir tā saucamie short depths vai, nezinu, latviski īpaši īsie upši, kas ir paredzēti tādām vietām, kur ir ierobežot izmērs, teiksim, telekomunikācijas skapis, kurš mums liekam pa perimetru priekš video novērošanas. Tā, piemēram, šeit 500 voltampērīgs upsis, jā, tikai dziļumā ir 232 mm. Līdz ar to šāds te upšs mēs varam likt pa perimetru, kas ir IT skapjos, jo parasti standarta, teiksim, upši jāņem, tur garums ir 600 mm, 700. Un tu bieži redzēts, ka, teiksim, vajag upsēt kaut kādu video novērošanas sistēmu, jā, tad tur tam skapim ir turis jāņem ārā, lai šo upes varētu ielikt skapī. Līdz ar to šis tāds ļoti labs un foršs risinājums. Un visbeidzot, es teiktu, drošākā no visām topoloģijām online
online, principā, šāds te online upes pasargās no visām problēmām, kas saistīts ar elektrību. Vienmēr jūsu slodze būs, jūsu slodzē tiks padot tīru un kvalitīvu elektroenerģiju. Teiksim, tā mans ieteikums parasti tā, ja nezināt, kur topoloģiju izvēlēties, ņemiet online un būs viss kārtībā. Un tas tipiskais piemērs, kur mēs viņu izmantojam, tie ir servertelpas, datacentri, medicīnas, industriālās iekārtas. Principā visur, kur ir kritiski svarīgi, lai būtu kvalitatīva elektroenerģijas padošana. Pārslēgšanās laiks uz bateriju šim upsim nav, šim ir 0 milisekundes, tāpēc viņš saucas online, viņš vienmēr ir online, vienmēr akumulators pieslēgts un vienmēr jūs slodze būs pasargāta. Šādi te upši parasti ir vienfāzīgie, ir no 1 kW līdz 20 kW, un visi trīsfāzu upši, kuram ražotājiem ir trīs, ir online modeļi. Ja, tad, ja mēs skatāmies uz trīsfāžu upšiem, tur nav jāsatraucas par offline vai line interaktīvu topoloģijām, visiem ir online. Schneider arī tāda ir, sākas no 10 kV ampēriem un līdz pat 6 MW mēs varam tā upes iegūt. Nākamais temats, kas visiem ir vienmēr interesants, tas ir akumulātori. Tātad upšiem tagad ir divi veidi akumulātori, ir svinas kābes akumulātori un litija-jona akumulātori. Ja, tātad, un ar ko tad viņi atšķiras un ar ko tad viens vai otrs tips ir labāks? Ja? Tātad svinas kābes, es teicu, tas ir tāds vecā tehnoloģija, kas ir ilgu laiku bijušas upšies, un tagad litija-jons ir tas tiksim, jaunā tehnoloģija, kas nāk iekšā. Tad pirmais, uz ko mēs skatāmies, ir dzīves cikls. Īpaši mazajos vienfāzu upšos, ja tādā svinas kābes baterijas parasti mazajos vienfāzu upšos ir 3 līdz 5 gadu dzīves cikls. Ja mēs ražojam, teiksim, upes, kuriem elektronika kalpo 10 gadu, tad parasti 10 gados šī te jāveic kaut 2 vai 3 reizes šī te akumulātoru maiņa. Litija-jonam tas tā nav. Litija-jona akumulātori paredzēti ir 10 gadiem, dažkārt pat vairāk, bet tas nominālais ir 10 gadi. Tāpat tās ir vidējais izlādes skaits, ja, tad svinas kābes baterijas var uzlādīt apmēram 500 reizes, savukārt litija-jona tas būs 10 reizes vairāk vai pat 5000. Svaru un izmēru ziņā litija-jona akumulātori būs daudzreiz mazāk un būtiski arī vieglāk. Nākamais man būs piemērs, tur parādīšu, kā teiksim, atšķiras svaru ziņā tieši litija-jona akumulātori no svinas kābes. Un garantija. Garantija litija-jonam standartā visiem vienfāžu upšiem ir 5 gadi. Svinas kābes baterijām tos parasti ražotāji dod 2 gadi, varbūt kādreiz 3 iedod, bet tā pārsvarā. Jā. Un uzlādes laiks, litija-jona var ātrāk uzlādēt upes, līdz ar to tas ir būtiski, teiksim, tādās vietās, kur bieži pazūd elektrība, ja, jo, teiksim, mums ir upes, ja, un pazūd elektrība, akumulātori izlādējās, elektrība parādās, sāk akumulātori lādēties, un atkal mums notiek elektrības pārāvums, ja, principā mūsu slodze var palikt bez bateriju aizsardzības. Līdz ar to litija-jons šādās te vietās viennozīmīgi būs labāks, jo notiks šī te akumulātora ātrāk uzlāde. Un dzīves cikla vai izmaksas ziņā, nu jau litija-jons ir palicis ļoti piemērots, teiksim, finansiāli. Parādīšu arī piemēru, kā tas izskatās, ka ir, teiksim, pie dažādām sērijas upšiem, kur jau litija-jons principā jau ir lētāks nekā upes, kuram ir svinas kābes akumulātori. Tāpat es gribu teikt, ka Schneider Electric ar litija-jona akumulātoriem jau upes ražo kopš 2013. gada, un būtisks aspekts vienmēr ir drošība. Ja te gribēju teikt, ka visi litija-jona akumulātori ir certificēti gan no drošības aspekta, gan no pielietojuma upšos, gan no transportēšanas viedokļa, un upšiem, kuriem litija-jona akumulātori obligāti ir jābūt BMS vai bateriju monitoringa sistēmai. Tāda arī ir visos Schneider upšos, kas principā uzrauga katru litiju šūnu, pasargā no pārlādes, no izslēgumiem un principā no kādām termiskām ķēdes reakcijām. Jā, kā jau teicu, parādīšu jums piemēru salīdzinājumu upes ar svinas kābes bateriju pret analogu litija-jona akumulātoru, upes ar litija-jona akumulātoru. Tad pieņemsim, mums ir upes 2,2 kV ampēri. Šeit no jums kreisajā pusē, ja, tad mums ir upes standarta upes, smart sērijas, svinas kābes akumulators, un otrā pusē mums ir Schneider Electric Easy sērijas litija-jona upes. Kā piemēru mēs ņemam, ka mums nepieciešama autonomija pie 30 minūtes pie 1000 vatiem,
lai šādu te autonomiju dabūtu ar svinas kāpes akumulātoru, mums jāliek ir tātad upsis un papildus viens akumulātoru bloks. Litija-jona upsim tas nav vajadzīgs, jā, principā ir mums elektroniskā komponenta un akumulātori, un tas jau nodrošina jau principā 2 stundas autonomiju pie tādas slodzes. Tad salīdzinot topoloģiju, šeit mēs paņēmām Line Interactive sēriju, šeit pat labāk sērija online, drošāk, un skatāmies U vietas, kas ir IT skapjos, aizņem ap 2 vienādi, un tad, kā jau teicu, svara ziņā, svinas kāpes akumulātors 93 kg, jā, litija-jona upsis 37 kg. Tad mēs varam ievērst, teiksim, ja jums jāveic kaut kādas, teiksim, šī te upšu uzstādīšana vai akumulātoru maiņa, principā tas nozīmē, ka vismaz 2 cilvēkiem jāierodas objektā, 2 cilvēkiem tas ir jāuzstāda, salīdzinoši ar litija-jona akumulātoru. Un cenu ziņā, jā, tad, sākotnējā cena upsim ar svinas kāpes akumulātoru 4400 eiro, litija-jona upsis 3500. Principā šī ir vienīgā investīcija, kas jums ir vajadzīga, un nākamos 10 gadus investīcija nav paredzēta. Principā, ka akumulātors pēc 10 gadiem nolietojās, tad jau elektronika arī nolietojas, un tad pārsvarā veids pilnu upšu nomaiņu, nevis tikai akumulātoru maiņu. Savukārt tas svinas kāpes baterijām, kā jau teicu, 3 līdz 5 gadu kalpošanas laiks, principā mums kādā 3. gadā vēl būs jāmaina akumulātori, kas atkal sanāk jaunu akumulātoru cenu, darba izmaksas 6. gadā atkal mainām akumulātors un darba pieskaitam klāt, un tad kopējās izmaksas sanāk bez mazai 2 reizes lielāk nekā litija-jona upšiem. Jā, nākamais, ko es gribēju pastāstīt mazliet, tas bija par vienfāžu upšiem, kas jāņem vērā. Nākamais ir 3 fāžu upšiem, ko mēs parasti šeit ņemam izskatām, kad piedāvājam klientiem. Principā Schneideram tādas 2 sērijas ir tāda Galaxy sērija un Easy sērija. Katra, teiksim, atšķirās ar kaut kādām featurām. Teiksim, Galaxy V sērija tie ir tāda modulāra upša ar visām, teiksim, jaunākām inovācijām, kas Schneider Electric ir pieejams, kur ieliec Easy sērijas, kas savukārt ir, teiksim, labs produkts, ja vajadzīgs, teiksim, tādām industriālām aplikācijām un drošs variants pret elektrības pārāvumiem. Tāpat gribēju teikt, ka šodien uz stendā arī esam atraduši no Easy sērijas 3S upsi, ja gribētu pēc tam pienākt apskatīties, parādīsim, kā tas izskatās. Bet kas ir būtiskākais? Izvēloties 3 fāzu upšu, svarīgi ir skatīties uz efektivitāti. Respektīvi, cik ekonomisks mums ir šis te upsis, un lai to, teiksim, parādīt, mēs parādīsim 10 gadu dzīves ciklu un kā iedalās izmaksas. Ja, tātad, ņemot vērā, ka mēs ņemam upsis uz 10 gadiem, tad, principā, 20% no kopējām izmaksām, tas, principā, sastāv sākotnējā upšu iegāde. Iegāde, uzstādīšana un UPS cena. Pārējais jau ir tīri uzturēšanas izmaksas. Ja? Un viena no lielākajām daļām uzturēšanas izmaksā ir, teiksim, tieša upša elektrības pašpatēriņš. Tas ir sastāv 50%, tad tur ir 20% remonts un bateriju maiņa, un tad vēl tur 10% citās izmaksās. Līdz ar to, lai upes mums būtu efektīvāks un lētāks, mums pēc iespējas jāsamazina tieši šīs te elektrības izmaksas. Kā to izdarīt? To var izdarīt, izvēloties upes ar lielāku efektivitāti, vai skatoties uz efektivitāti. Parādīšu jums vienkārši piemēru. Iedomājieties, mums ir 100 kW slodzi. Ja, teiksim, tad, ja mums ir slodzi 100 kW, mēs principā maksājam par 100 kW. Ja mēs izdomājam, mēs uzliekam pie 100 kW slodzes upsi, ja, labs upsis, 95% efektivitāte online. Ja. Kas notiek? Mēs vairs nemaksājam par 100 kW, mēs maksājam par 105 kW, ja, jo 5% aiziet upšu iekšā, teiksim, darbinot elektroniku, ventilātoru, principā aiziet zudumos. Ja mēs tad pareiķinām, 5 kW aiziet zudumos, pareizinām ar 13 centiem par kilovatstundu, pieņemam, ka upes strādā 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī, ja, tad, principā, mums pa elektrības rēķins tīri pa upšu, ja, mēs maksāsim 5600 eiro pašām. Tagad ir mums analoga situācija, tā pati slodze, bet mēs paņēmām UPS, kuram ir 99% efektivitāte. Te jau mēs vairs nemaksājam par 5 kW papildus, mēs maksājam tikai 1 kW papildus. Izmantojot to pašu formulu, ja, 1 kW reiz centi reiz gads. Principā mēs redzam, ka mēs šajā scenārijā elektrības rēķins mums būs 1100 eiro. Ja? Tātad starpība 4500 eiro, 10 gados 45 000, principā jauns upsis.
Tā kā to ņemiet vērā, kad izvēlaties upšu vai salīdzināt ar dažādas variantus. Kā panākt, kur dabūt upsu 99% efektivitāti, vēršaties pie Schneider Electric. Mums Galaxy V ups ir speciāli patentēts energoefektīvs darba režīms, saucas e-conversion, kas principā nodrošina online režīma analogu aizsardzību, tikai ar daudz augstāku efektivitāti. Šis te režīms, e-conversion režīms, principā visiem Galaxy V sērijas upšiem, ka mēs viņus piegādājam, tas ir kā standarta darba režīms, un principā klienti to izmanto ļoti apmierināti. Par akumulātoriem 3-fāzu upšiem, līdzīgi kā vienfāzi, arī mēs izmantojam gan svīdas kābus, gan litija-ionu akumulātoru. Un šeit interesanti līnija ir tieši modulārie svīdas kābas baterijas, tad ir klasiskās svīdas kābas un litija-ionas kābas. Baltijā ļoti populāri ir tieši šie modulārie svīdas kābas baterijas. Ja man, teiksim, būtu teikšana, es vispār visu upšu tikai tādām baterijām vai tādiem akumulātoriem aprīkot. Kāpēc? Tāpēc, ka šie akumulātori, viņi principā šis šūns nāk integrēts šādos te moduļos iekšā, un, ja mums, teiksim, pie uzstādīšanas mums neko principā nevajag darīt, mēs vienkārši šo modulu paņemam, ieliekam iekšā upsi, savienojam kabeļu vadus kopā un viss, un mums ir instalācija beigusies. Šis ir, teiksim, piemērs no Easy sērijas, varat pēc tam pienākt pie mums stendā, mums šis te modelis stāv, varat paši pamēģināt, cik tas ir vienkārši. Tāpat ar šādām te ups, ar šādiem te akumulātoriem, kā mēs redzam, tas ir ups, atvērts no priekša, principā mums viena līnija ir viena neatkarīga baterijas sistēma. Mēs varam salikt līdz pat 4 akumulātoru baterijas sistēmām šeit iekšā, un katra no viņas darbojas neatkarīgi. Respektīvi, viena saplīst, līdz ar to pārējās, principā, turpina darbu, un mums nepaliek slodze bez aizsardzības. Tad pieejams gan 3-gadīgs, gan 10-gadīgs akumulātori. Mēs ieliekošu saklātnes ups, viņi paši automātiski atpazīs šos akumulātorus, nokonfigurē attiecīgi autonomijas laiku, un mums bez problēmām varam darbināt. Piemēram, Galaxy V sērijas upšos šiem te akumulātoriem vēl nāk klāt monitorings, kur, principā, ja mums ir notikusi kāda kļūme baterijā, mēs pat uz displeja varam redzēt, kurš konkrētais modelis ir sabojājies un ātri to atjaunot vai sarunāt. Tipiski šiem te akumulātoriem pilns ups apmēram 15-20 minūtes autonomijas laiks, ja mēs pieliekam pilnu ups ar šiem te akumulātoriem. Ja vajag vairāk, tad varam papildus akumulātorus kā pielikt klāt un darboties. Savukārt, kas attiecās uz akumulātoriem, kur mums vajag ilgāk autonomijas laiku, pa 15 minūtēm, tad jau klasiskie svīdas kābas akumulātori nāk palīgā. Tie ir vai parasti slēgtos skāpjos integrējam vai liekam uz atvērtiem plauktiem. Šeit parasti piegādātāji mums Schneider Electric Excite vai Josa. Gribēju teikt, neviens upšu ražotājs pats baterijas neražo. Principā katram šim ražotājiem ir savs bateriju piegādātājs. Mums tas ir Excite un Josa, kuriem baterijas tad parasti ir 10-12 gadu robežās. Ko gribēju teikt par svīdas kābas akumulātoriem, būtisks aspekts, uz ko pievērsiet vienmēr uzmanību, ir kāda ir apkārtējās telpas temperatūra, kur jums ir konkrētā lokācija. Jo svīdas kābas baterijas ir ļoti jūtīgas pret temperatūru. Optimālā un labākā darba temperatūra ir starp 20-25 grādiem. Ja šī temperatūra pieaug, principā svīdas kābas akumulātors ļoti ātri degradējās. Tad, teiksim, piemērs, kas ir noticis ar svīdas kābas bateriju, viņa ir uzpūtusies, un principā, kā viņa uzpūtusies, tad viņa ārā metam. Viņa vairāk atpakaļ nevar dabūt kaut kādā normālā stāvoklī. Līdz ar to skatāmies, lai ir ventilācija, un lai vienmēr apkārtēji vides apstākļi tieši šajās parametros. Piemēram, ja temperatūru palielinām pa 8 grādiem, ieliksiet svīdas kābas akumulātorus pie 33 grādiem, šo te akumulātoru dzīves cikls samazināsies, teiksim, no 5-gadīgām baterijām principā uz puses. Tad mums pēc 2 gadu tikai nokalpo šīs te baterijas. Litija-ions, līdzīgi kā vienfāzīgiem upšiem, arī visas tās pašas priekšrocības, jo vairāk izlādes ciklu, ilgāks darba mūžs, darbs pie augstinātas temperatūras, bet gribēju parādīt, teiksim,
tīri izmēru un svaru ziņā, ja, teiksim, šie divi akumulātori paredzēti vienādām kapacitātēm, nodrošināt vienādu autonomiju, ja, teiksim, tad litija-ionu akumulators skāps mums ir 470 kg, ja, analogs svingas skābes baterijas, ja, 1600 kg, ja jums ir kaut kāda lielāka objekta vai lielāks vietas, kur šāds te ir jāuzstāda, līdz ar to būtisks aspekts, ko ņemt vērā. Parasti visiem ir jautājums par drošību, ja? Cik droši ir litija-ionu akumulātori, kā iepriekš teicu, visi principā ir certificēti un pieejami visas aizsardzības, ja? Bet gribēju parādīt vienu testu. Ir tāds UL 9540A, tas ir pasaulē striktākais akumulātoru ugunsdrošības tests. Principā viņš taisa ASV, un kas tā notiek? Principā mēs noliekam litija-ionu akumulātoru skapus, atslēdzam visu elektroniku, un karsējam iekšā litija-ionu akumulātoru šūnu un mēģinam izraisīt aizdegšanos līdz atklātai liesmai. Un tad attiecīgi šis tests paredz, ja, ka tad šis tests laiks aizgāja, tad šis tests paredz, ka principā litija-ionu akumulātoru nevajadzētu aizdegties, ja. Un šāds temperatūras uzkaršana parasti noteikti veicina, ja, un šajā gadījumā šis litija-ionu akumulators ir tā uztaisīts, ka pat bez elektroniskās aizsardzības liesma tiek apslāpēta litija-ionu skapja iekšienē, līdz ar to neizplatās uz pārējām šūnām vai uz pārējiem akumulatoriem. Ja ir šāds tests, tas dod iespēju litija-ionu akumulatorus uzstādīt vienu otram blakām. Ja nav šāda testa, tad principā katrs litija-ionu akumulators skāps jāliek vienu metrs viens no otra, lai teiksim, ja kaut kāda problēma gadījumā neizraicīt kaut kādu mega ķēdes reakciju. Un visbeidzot komunikācija, tas jau, teiksim, ir standarts tagad visās UPS iespējās, tad visu upši ir aprīkot ar tīkla karti, ja, lai mēs varam caur web, SNMP protokoliem noskatīties savsie kontakti, ir Modbus karte, ko mēs varam pieslēgt ēkas pārvaldības sistēmai, un jā, visas tīkla kartes ir ar šo te ISC 6244 certifikātu, tas ir kiberdrošības certifikāts. Tagad jau arī paliek mazliet obligāta prasība, ja, jo UPS ir daļa no mūsu tīklu, un tad principā Schneider Electric ir šāds certifikāts, kur mēs principā dodam mūsu tīklu karti trešām kompānijām, lai viņas mēģina viņu uzlaust, testē, cik kiberdroši ir šī te karte, un tad attiecīgi izsniedz certifikātu. Kas attiecās uz uzstādīšanu, pāris piemēru no dažādām office ēkām, noliktavām, server telpām, arī komerc ēkās esam uzstādījuši šos UPS slimnīcās, rūpnīcās, principā visās iespējamās vietās. Jā, tas teiksim, no prezentācijas oficiālās daļas viss. Tagad sākās jautrā daļa, kur mēs varēsim laimēt šos te brīnišķīgās lietas, par ko es iepriekš jums stāstīju. Sagatavojam telefons, vajadzēs noskanēt QR kodu, nu varēsim sākt viktorīnu. Tā, redzat, jā. Tā, principā, kas jādara, noskanējam šo te QR kodu, ievadam savu, ievadiet savu niku, segvārdu, ja negribat savu oficiālu vārdu, varat vienkārši kaut kā izdomāt, lai jūs neatpazīst, ja laimēsiet, varēsiet parādīties, ja nē, tad neviens nezinās, kas spēlē. 200 dalībnieku maksimums, laikam zālē nav tik daudz, tā kā viss kārtībā, bet varam slēdzamies klāt, un mums vēl kā reizi ir palikuši pāris minūtes, lai šo te izspēlētu. Tad jautājums saistībā ar prezentāciju, viss. Jā, iedosim vēl kādu minūti, kas vēl nav pieslēgušies, lai. Tiem, kas nav spēlējuši vai virspēlējuši kā hūta, principā būs tāds, būs jautājums, 20, un jūsu telefonos parādīsies, teiksim, dažādās krāsās atbilžu variantus. Jums pēc iespējas ātrāk jāuzspiež pareizais atbilžu variants. Ja. Šī te sistēma, ja, viņi darbojas uz tā, ka ja vairākiem ir
vairāk pareizi atbilžu variantu, tad mērķi, kurš pirmais nospiež šo te atbilžu variantu, līdz ar to no tā arī krājas punkti. Tā, nu es laikam plus mīnus visi ir, ja? Nu ko, tad laižam vaļā, ja, cik mēs esam kopā 84 dalībnieki, ja, procentuāli. Tā, ir? Labi, startējam. Ok, pirmais jautājums būs iesildošais, ja, bez punktiem, tīri, lai jūs tur saprast, kā tur kas funkcionē. Un tad pirmais jautājums, tātad, cik gadus SLO jau rīko ziemas dienas? Ja. Ja, tātad 20 sekundes laikā mums jāatbild, jo ātrāk atbildam, jo vairāk punktus dabūsim, jo lielāka iespēja laimēt galveno balvu. Ja, 48 dalībnieki ir atbildējuši pareizi, ja. Tātad 25 gadus. Ok, tā labi. Nu ko, ejam tālāk, ja. Tagad jau visi iet nopietni, nu jau sākam, ja, visas rezultāti iet. Aiziet. Tā, pirmais tas ir tā kā līderu tabula, 0 punktu pa pirmo. Tātad 10 jautājumu kopā būs jau otrais no 10. Kura upes topoloģija ir uzskatāma kā visdrošākā? Eco-mode, offline, line interactive vai online? Jūs tur redzat no sānkas, tas tā viss kārtībā, nu? Ietekmē jūs rezultātu. Tā, 81, nu, korekt. Jā, ļoti labi, tad lielākā daļa ir pareizi atbildējuši, tad online topoloģija ir uzskatām kā drošākā no topoloģiem. Tad skatāmies, nu, kas mums te notiek, tā Elīze, ja, visātrāk atbildējusi, ja, tad Andrejs, tad dalībnieks numur 1. Ja, nu, ejam tālāk. Trešais no 10 jautājumiem. Cik milimetri ir visīsākais short depth smart UPS, ja, bija runa par tādiem īsiem upšiem, tāds mazs ūs bija pieminēja vienā brīdī, ja, cik milimetri ja, šis te ups, ko var likt pa perimetru apkārt dažādos skapjos, ja, un ka tā principā mēs varam tā, kas mums ir laikam vien. Jā, pareizi atbildi 232 mm. Ļoti labi, noskatāmies, kas mums te noticis. Tā, Vadims ir izvirzījies vadībā ar 1913 punktiem, Aleksejs Denis. Ok, laižam tālāk. 4. no 10 jautājumiem. Kāds ir litija-ionu akumulātoru paredzamais kalpošanas laiks? Jā, mēs runājam par dzīves cikliem. Tad dzīves cikliem, cik ilgi var kalpot paredzamais kalpošanas laiks, tātad 3, 5, 10 vai 15 gadi. Ļoti labi, 10 gadi, jā, tad principā lielākā daļa ir pareizi atbildējusi. Super, laižam tālāk. Tā, kas mums te ir pamainījies? Vadims nemainīja pirmajā vietā, Aleksejs un Elīze ir atpakaļ uz piedestālu. Aiziet tālāk, 5 no 10. Ja? Kāda ir optimālā apkārtējā vidas temperatūras svingas kāpes akumulatoriem? Tad 18 grādi, 20 līdz 25, 25 līdz 30 vai 40 grādos. Kur vislabāk ir izmantot svingas kāpes akumulators? Bija tāds topiks pašās prezentācijas beigās par šo te runājām. Jā, pareizi atbilde, no 20 līdz 25 grādi ir optimālā svingas kāpes temperatūra telpā. Nu, kas notiek? Aleksejs, Elīze un Vadims, jā, tagad šie ir top favorīti. Nu, aiziet 6. no 10 jautājumiem. Cik ir standarta litija-ionu akumulātoru garantija vienfāzu UPS iekārtam? Akumulātoru garantija, ja mēs runājam. Tur bija. Jā, ka mēs skatījāmies priekšrocības, kāpēc litija izvēlēties pret svingas kāpes, cik tur bija tā garantija. Pareizi atbildi, jā, tad 5 gadi ir standartā garantija litija-ionu akumulātoru uz vienfāžu upšiem. Nu, kas mums te notiek? Aleksejs, Elīze un Aleks te ir tagad jau uz piedestāla. Ok, ejam tālāk. 7. jautājums. Uz ko attiecināms šis ASI certifikāts UPS tīkla iekārtā? Upšu efektivitāte, akumulātoru drošība, ilgtspējība vai kiberdrošība? Pašās beigās mēs runājam par šo tēmu, par komunikāciju, jā, kādas ir komunikācijas iespējas, jā, ar tīkla kartēm.
Jā, tas attiecās uz kiberdrošību, mūsu tīkla kartes kiberdrošību. Skatāmies, kas mums notiek. Tātad Aleksejs, Elīza un Aleks T. 8. no 10. Kā sauc Galaxy V sērijas energoefektīvo darba režīmu? Eco modes, e-conversion modes, Green Star modes vai Double Conversion modes. Mēs runājām tur par augstu efektivitāti, kā to panākt, lai samazinātu šos te elektrības patēriņus. Kā tas skata? Jā, pareizā atbilde ir e-conversion mode, Schneider Electric patentētais darba režīms, īpaši Galaxy V sērijas iekārtām. Nu, ok, tojamies finišām. Oi, Elīza vadībā, ja? Aleksejs un Vadims. Nu, tad tā 9. no 10 jautājumiem, ja? Kuri akumulātori ir savietojami ar Schneider Electric 3-fāžu upšu iekārtām? Litija-jona, modulārie svineskābes baterija, klasiskie svineskābes akumulātori vai visi iepriekš minēti ar 3-fāzu upšiem, kurus mēs varam savienot? Ļoti labi. Visi iepriekš minētāji pilnīgi pareizi. Nu, tad skatāmies, kas mums notiek. Elīza, Aleksejs un Vadims joprojām līderos. Nu, pēdējais jautājums, izšķirošais. Uz ko attiecināms UL 9540A tests? Litija akumulātoru ugunsdrošība, upes darba režīms, droša upes apkalpošana vai elektroenerģijas kvalitātes standarts. Runājām par šo te testu. Jā, pareizi atbildi, litija akumulātoru ugunsdrošības tests. Un tā tagad fanfārām skanot, jā, skatāmies, kas mums ir uz godu piedestālu. Tātad 3. vietā Niks Bakis. Nākam uz skatuves. 2. vietā mums ir otrajā vietā, kas mums bija? Aleksejs ir 2. vietā un Elīza mums ir 1. vietā. Tā, tu biji. Jā, apsveic tev. Tā, lūdzu. Un kur mums ir Elīza? Apsveicam Elīzu. Godpilnā 1. vieta. Maleči. Sabildējamies. Labi, paldies visiem par uzmanību. Droši nāciet pie Schneider Electric stenda, parādīsim, pastāstīsim kaut ko vairāk.